Labrīt, labrīt, draugi. Jums arī ir naktis, kad jūs neguļat. Jā, ir tāds naktis, kad no viena sāna uz otru, no viena uz otru, un aizmigt nevar. Bet īsti iemesla nav. Un tad prāts, protams, arī, ja tu neguli, tad, protams, viņš jau arī neguļ. Un domā visādas domas, nemaz nepalīdzēja aizmigt. Un tad tu saki viņam, mīļais draugs, un ko tu neguli? Ja es neguļu, tu arī neguli. Jā, tā kā šī nakts bija tāda, jā, ka nevarēja aizmigt. Vispār pēdējā pusgada laikā esmu ievērojusi. Es te ar vienu aci vienkārši uzmetu, varbūt vēl kāda skaistula būs izlīdusi. Jā, runājot ar cilvēkiem, ka vispār pēdējā pusgada laikā cilvēki ir mazāk sākuši gulēt, bet pietiek ar šīm mazajām stundām. Man arī tā ir. Es guļu vidēji 6 stundas. Jā, 6 stundas jau pusgadu, dažkārt 5. Un, jā, laiks pietiek visam. Kaut gan šķiet, ka pa dienu tas laiks ir samazinājies, jo viņš ļoti ātri paskrien. Jā, tā kā, un lifehacks tādiem rītiem, tieši otrādāk. Jo, zin kā, mums visiem ir viegli tad, kad viss ir labi, mēs esam labi izgulējušies, ir brīvdiena, ja nav nekas jādara, nav nekas jāsadzēs, un tad mums liekas, tā labi, izgulēšos vēlāk vai rītā. Bet novērtēt katru dienu, un pateikties arī tad, kad tu neesi gulējis. Pateikties par visu, un es atceros, arī tagad tā Keits, viens no populārākajiem teicieniem, ko viņa bērniem mums ļoti māca šo pozitīvismu, brīvības sajūtu, prieka sajūtu, un viņa katru dienu teica, šī ir pat labākā diena visā pasaulē. Un es arī šodien piecēlos īsti neaizmigusi. Un arī teica, šī būs pat labākā diena, pilna ar brīnumiem, pilna ar prieku, pilna ar laimi, un pateikties par visu. Jo tas ir īstenībā baigais treniņš. To ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, jo es to diezgan ilgu laiku trenēju. Jā, pateikties. Arī tad, kad, kā saka, neiet viss kā pa diedziņu. Nu, lūk, tā kā daram, it īpaši tas klikšķis, tad, kad esam bēdīgi. Ir laiks, protams, kad paskumt un varbūt iegrimt kādā melanholiskā emocijā, bet dusmas un skumjas viņām būs būt, viņas nekur no mūsu dzīves tāpat vien neaizies, mēs esam cilvēki, bet neuzkavējamies viņās ilgi, un it īpaši, tad, kad ir šādi momenti, tad vajag sajust, varbūt nevajag vispār viņās uzkavēties, varbūt vienkārši vajag iet ārā, ja nav iespēja, pieņemsim, tāks paturētu līdz, lai izslēgsies telefons. Ja pieņemsim, jāiet uz darbu, jāsteidzās, tāpat var atrast 5 minūtes klusumā, pateikties par visu. Ziniet, kā es pat fantasistabai pasakos, tad, kad es eju gulēt, es domāju, Dievs, kāda laime, ka man ir vanasistaba, ka man ir silts ūdens un tualetes pods, ja? Un tad cilvēki saka, nav par ko pateikties, manā dzīvē nekā nav. Miljonus kabatā nav, ceļojumu nav, tur, jā, karjeras nav spīdošas, nav par ko pateikties, bet īstenībā pateikties ir par visu, par gaisu, par burvīgo mežu, kurā tu vari iziet kaut vai uz 20 minūtītēm, ja ir iespēja. Nu, lūk, tā kā tādas manas pārdomas. Pārdomas pēc gulētās un negulētās nakts. Jā, tā kā viss ir mūsos. Viss ir tieši tā, kā mēs uz to paskatāmies. Jā, ja mēs no rīta, protams, mēs varam šo visu dienu padarīt bēdīgu, tu esi neizgulējies, jā, visi darbi tagad būs lēnāki, nu tā tālāk, jā, vai tieši otrādāk? Nē, šī būs pati labākā diena uz pasaules, un tā arī būs.